Ok, tātad laipni lūgti lekcijā pilnībā apmaksātas studijas Japānā, kā pareizi uzrakstīt MEX stipendijas pieteikumu. So welcome to the lecture on how to acquire fully financially supported scholarship for studies in Japan. So this lecture is led by me, Mārtiņš Zariņš, and Yayoi Toyama. So very quickly about myself. I'm a Bachelor in Arts in Theater Directing and Theater Acting. And I acquired Masters in Design, but specifically actually focusing still on the theoretical side of theater and how the form of theater intercepts with design thinking. And I acquired my PhD also in design by exploring the pedagogy between theater and language learning, as well as communicational enhancement. So today's plan, I will talk briefly about myself, which I already started. I will talk about my first contact with Japan. I will talk about what is MEX scholarship. I will talk about who is the target audience. I will talk about my application in 2017 versus requirements today in 2025. I will talk about portfolios, credentials, certificates, grades, and recommendations. I will talk about behavior during interview, what is yes, what is no. I will give you tips on how to prepare for your application deadline. I will tell about our school, Japanese Language and Culture Center, REI. I am the founder of this school. I am not affiliated with it anymore directly, but I am still very present in planning and organizing. And then we'll have a session of questions and answers. All right, so what is MEX scholarship? So it's a Japanese government scholarship that was made in 1954. And it is administered by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan. And it supports international students to study in Japan. And more than 65,000 recipients from 160 countries and more have acquired this scholarship. So simply speaking, the scholarship was created to rekindle the Japanese diplomacy and science spheres after World War II. And it is still a very important aspect of the Japanese socio-economical and research development, as well as a very strong and important diplomatical instrument. So goals of the MEX scholarship: to attract talented global students. I have underlined some things that I think are pretty important, actually, sometimes that we kind of maybe ignore. To promote cultural exchange and mutual understanding, so both ways, not only Japanese understanding, but also the understanding of your culture. And also develop future leaders bridging Japan and their countries, as I said, very similar to this point, but yeah, more looking into future, what is important as a bridge for Japan and other countries, as well as supporting the internationalization of Japanese education. So Japanese educators, they want to have the check. We have more foreign students because Japan is mononational is not the right word, because there are other cultures in Japan, such as Ainu and Ryukyu. In Okinawa, there are different native cultures, so we can't say mononational. But 98% of Japan are Japanese, so they want to have more foreign people in their education. Gribēju pasveicināt tos, kas ierodas vēlāk, nekāda problēma, droši klausieties
no vidiņa. Mēs rakstām iekšā lekciju. Lekcijas lasu angliski. Droši jautājiet pa vidu, paceliet rokas, jautājiet latviski vai angliski, ja jums ir kādi jautājumi. Okay, I will continue then. So types of mixed scholarships available for Latvian citizens. So the most popular one is research students, master's, PhD, and non-degree research. So research students, there's a kind of, also, as you can see, there are age limitations for these scholarships. But do not despair if your age does not match this criteria, because there are other options about which I will talk during this presentation. Yes, but research student, tātad nosaukums research student ir nedaudz maldinošs. It's a little bit confusing because we can't really understand whether it's about getting a degree or just going to do some research or getting 2 degrees, or maybe it's just going to study Japanese and go back. In reality, you can do all of these things that I just mentioned. It's all in your hands. And it's you start as a research student, you arrive to Japan, and you are under the status that is called research student. And during this period, you are preparing to enter master's or PhD studies. Tātad es drusciņi pakomentēšu latviski, tas ir svarīgi. Tātad šis research student status, tas ir tas status, kurā jūs ierastos Japānā, ja jūs iegūsiet šo stipendiju. Jūs sākumā kvalificējaties kā research student, un tad jums ir iespēja nokārtot iestāja eksāmenu uz maģistra vai doktora studijām. Jā. Tātad šis research student patiesībā tas ir tāds sagatavas posms. Un tas saucās research. Protams, jūs formāli veidojat savu research. Formally you are doing your research, but this is a preparation phase to enter one of the university programs in Japan. And also the fact that you get mixed scholarship for research students, it does not mean that you will, yes, I will get a master's degree or PhD degree. You still have to enter an entrance exam and extend your scholarship. Tātad jums joprojām būs jānokārto iestāja eksāmens un jāpagarina stipendija. Arī tad, ja jūs iegūsiet jau mixed stipendiju kā research student. Tātad izturat vienu konkursu, un tad ir nākamais konkurss, tad ir nākamais konkurss, tad ir nākamais, jā. Es negribu jūs, kā lai pasaka, apbēdināt. Tas joprojām izredzes ir augstas. I don't want to make you sad, people, that you have more and more competitions. It becomes easier, the threshold becomes easier as soon as you acquire the research student status. But it's still pretty competitive. There are people who just research for a half year and come back. But maybe it is also what you want. Varbūt tas ir arī tas, ko jūs vēlaties. Ierasties uz pusgadu vai gadu kā apmaiņas research student un tad braukt atpakaļ. Tādēļ viss ir jūsu rokās. Tātad tā ir populārākā category. This is the most popular category for mixed scholarship. You have to be under 35 years old by the time of 2026, April 1st. Tātad līdz 26. gada 1. aprīlim jums ir jābūt jaunākiem par 35 gadiem. Otra kategorija, second most popular category, is the undergraduate students. So this is for bachelor's degree. Tātad šī kategorija ir priekš tiem, kas grib mācīties bakalaura mācības pēc vidusskolas, after secondary school. So you have to be under 25 years old, and I think this category is more competitive. Šī kategorija ir, es atvainojos, paskaties priekš uz apakaļ. Šī kategorija ir ar lielāku konkursu. Vairāk cilvēku nāk pieteikties uz bakalaura mācībām, tādēļ varētu būt sarežģītāk iegūt šo stipendiju, bet tāpat ir vērts mēģināt. You still have very good opportunities to apply for this one. And you can also apply for professional college studies,
Tātad, ja jūs gribat mācīties koledžā Japānā, tas ir arī zem 25 gadiem. Un ekstra, tātad šis nenotiek jūnijā, tātad šie 3, tātad jums mirstamā līnija ir jūnijā. So, June 6th is the deadline for these 3 categories. Tātad priekš šim 3 kategorijām ir 6. jūnijas, kad jums ir jāiesniedz pieteikums. Pieteikums ir jāiesniedz pa pastu vai arī fiziski ierodoties Japānas vēstniecībā Latvijā. So, yes, you must hand in this by the June of 6th vēlreiz, tātad 6. jūnijas, ja? Jums ir pašiem jāatnes pieteikums vai arī jāizsūt pa pastu uz Vesetas ielu Japānas vēstniecībā. Un extra point. Jautājums. Es būšu Latvijā tikai 7. jūnijā, vai to var izdarīt arī kaut kā attālināt no ārzemēm? Jā, jums vienkārši jānosūt pa pastu. Jā, bet fiziski jānosūt pa pastu, jā, tas nevar būt e-pasts. Un, varbūt jūs jau varat arī, cik jūs ilgi būsiet prom? No kura datuma? Es atgriežos 7. jūnijā, es jau esmu prom tagad, es sapratu, jā. Tad jums ir jāstrādā attālināti. Bet arī Ozolkungs, ja, jūs sauc Matīs Ozols, ja? Ozolkungs ir viens svarīgs punkts, ja sakarā ar to, ka jūs esat ārzemēs. Jūs tā kā ilgtermiņā uzturaties ārzemēs? Es aizbraucu working holidayā uz Jaunzēlandu, un tagad es ceļā esmu uz Latviju un aizmē tagad esmu, tāpēc man vienkārši lidmašīnas biļetes saplānos līdz 7. jūnijam ir, līdz es būšu Latvijā. Skaidrs. Ozolkungs ir viens svarīgs, ļoti svarīgs punkts, kas man jums uzreiz ir jāpasaka, kas man tā kā aktivizē tādu sarkanu izsaukumu zīmi. Jums ir jāiegūst ārsta izziņa, ka jūs esat vesels. Jā, tādēļ es iesaku pārplānot lidojums ātrāk uz Latviju atpakaļ. Diemžēl. Vai arī, es nezinu, vai tas ir iespējams, kamēr jūs esat, kā saka, on the go, bet man liekas, ir vajadzīga ģimenes ārsta izziņa. Papētiet šo jautājumu. Mēs varam sazināties pēc tam ar jums privāti un paskatīties, kādas ir iespējas. Nemetiet plinti krūmos, kā saka, viss būs labi, izdomāsim. Labi, ka jūs to, kā lai pasaka, uzzināt tagad, nevis, teiksim, tur nedēļu pirms pieteikuma beigām. Tādēļ, jā, iesaku vienkārši turiet morāli augstu un viss būs labi. Labi, okay. Yes, so this is an important point. I will get to it later. You have to have family doctor's approval that you are physically and mentally well. I'm not sure about the mental health, how to say, check, but probably it's mostly it's up to this discrepancy of the family doctor. Jā, Beatrice. Bertelsons, Jaunkunds, droši. Is there any other similar stuff you would need to send in, like the approval from the family doctor? Is there anything else, like from I will get to all or... of these moments. I will get to these points. But there are, yes. Shortly speaking, you need 2 recommendation letters. You need family doctor approval. And let's see. And the application itself. Yes. But other than that, you also need grade transcript. Jums vajadzīgi atzīmju izraksts no savas pēdējās institūcijas, kur jūs mācījāties. You need a grade transcript from your last institution that you have finished or about to be finished. Yes. Bet es tikšu vēl līdz šim punktam. Paldies par jautājumu. Ok, tātad es biju pie ekstra punkta. Ir arī tādas programmas kā Teacher Training un kā arī Japāņu studentu, kā lai pasaka, Japāņu studiju novirziens. Tātad, ja jūs esat Japāņu studijās jau tagad,
Latvijas universitātē, piemēram, jūs varat pieteikties šajā kategorijā. Es atvainojos. Un šajā kategorijā mirstamā līnija ir februārī katru gadu. Un teacher training arī. Teacher training, ja jūs esat skolotājs skolā, piemēram, jā. Ok, tātad Next Scholarship covers your living expenses and your university price. And you receive around 1,000 euros per month, maybe a little bit less now, varbūt kād 800–900 eiro mēnesī. It depends all on the yen power to euro. So yen is a bit tumbling down in the recent years. So es teiktu, kāda 800 eiro ir stabila stipendijā. Yeah. And you have the possibility of extending the scholarship upon entering master's program or PhD program. Tātad, ja jūs iestājaties maģistros vai arī doktorantūrā, jums ir iespēja izstiept šīs stipendijas. Es atvainojos, jā. Kā jau es teicu, ja jūs jau esat ieguvuši šo stipendiju vienreiz, tad jūs iespējas palielinās, jo konkurss ir mazāks, bet joprojām konkurss ir izstiept to uz maģistratūru vai uz doktorantūru. Tātad, so my first trip was to Japan in 2015. I had acquired a short-term 2-week scholarship on an exchange program with 10 other Latvian people. This is me, my face over here, if you are interested, yes. I wrote an essay and went on an interview competition to go to Japan. I went to Tokyo, Okinawa, and Kagawa. Yes. I came back and I became obsessed. I wanted to go back to Japan. But my obsession started actually since childhood. So I was interested in karate, in video games such as Pokemon and Final Fantasy, and Kendo. So I was doing both sports and recreation in Japanese. Yes. And when I came back, so I was a second-year directing student. I was studying for 2 more years and I was desperately looking for more possibilities to come back to Japan. Tātad es izmisīgi meklēju citas veidus, kā atgriezties uz Japānu. Yeah. Nu, un tā es arī, that's why I started looking for other programs. Yes. So, in the span of 2015 to 2017, I applied to such programs such as artist residency called Saison. Jūs varat rakstīt, you can write these things down, maybe they can help you. Artist residency Saison, JICA. I don't remember what does JICA stand for. Toyama Sensei, could you help me out? Do you know? Well, I think Japan International Cooperation Agency. Okay, That's thank the you. abbreviation Thank you. of that. That's correct. That's correct. Thank you. So Japan International Cooperation Agency. Cooperation Japan Agency. International Cooperation Agency, JICA. Latvijas Kultūras Kapitāla Fonds, and they all failed. So I wrote to these places, not in one occasion, but in a span of 2 years. They all failed. So I tried, I failed, I looked for more opportunities, and then again, tried, failed, and looked for more opportunities in the span of 2 years. So this is the kind of mentality you need to turn on to acquire the next scholarship. It is very competitive. Jums ir jāapzinās to, ka jums ir liela iespēja šogad izkrist konkursā, bet tas nenozīmē, ka jums ir jāapstājas.
jums ir jāsaprot, ka parasti cilvēki, kad piesakās šīm lietām, viņi mēģina vairāk kārt. Un šis process ir dažus gadus ilgs parasti. Bet tas ir tā vērts. It is worth it. Trying, failing, searching for new, and then again trying, failing. So be ready to fail. And because my applications became refined, I eventually succeeded in acquiring the MEX scholarship. So tātad druciņ par manējo gadījumu. Kāpēc? So why did my case work? I will try to analyze it objectively. It is pretty hard to objectively analyze because it is my application, but that is my job. So I tried my best to look at some stronger and weaker points. So my application was backed by a valuable recommendation letter, or actually letters, sorry, 2 letters. You need 2 letters. Jums ir vajadzīgs 2 rekomendācijas vēstules. I'm pretty sure you need 2. Maybe 1. Check the criteria, please, afterwards. I'm not sure, but best to have 2 actually, for sure. And visible academic credentials. So what does visible academic credentials mean? And what does valuable recommendation letter mean? I will talk about that in detail. Es parunāšu detaļās, ko nozīmē šīs lietas pēc brīža. And I aim to study a mixed revitalization of about to become extinct Japanese traditional theater with the theater forms used in Latvia. So I have underlined these things that are important in my opinion. Almost extinct Japanese traditional thing. So you need to help them with something they are in big trouble. And with the forms used in Latvia. So it's best to take something from your country and then help somehow that you can help with. Yes. It is difficult to do it if only you want to help the Japanese. It's not convincing if you don't do it with your local instruments or knowledge. And I began studying language before applying. Not long before is still good. Tātad es uzsāku mācības ļoti īsi pirms došanās uz interviju. Tas bija nepilns pusgads un bija ļoti fragmentāri, bez konkrētām nodarbībām, bet ar Duolingo un ar voluntary lekciju apmeklēšanu, ko pasniedz Japāņu studenti Latvijā un tā tālāk. Bet arī tas, even with a little bit, it is still good to have begun the study of Japanese. Japanese is not formally required for this scholarship. But of course your chances increase as you display your willingness to learn Japanese. So I have a trivia for you. In order to keep you guys busy, tātad, lai jūs nedaudz izklaidētu un lai nebūtu man tikai jārunā, lai es pasaudzētu savu kaklu nedaudz, es esmu sagatavojis jums nelielu triviju. So, the question is, which kind of recommendation letter is the most valuable? Tātad no šīm 3. Kur ir visvērtīgākā rekomendācijas vēstule? Tad es parādīšu visus 3, un jums būs vienkārši jānobalso par to, kurš variants jums tā kā visvairāk uzrunā. Un kā jūs balsosiet, so how you will be voting is, basically I will be asking, A, how many people? You will be raising your hands, and I will count how many people, okay? Un jā, labi.
So A, from the person who is familiar with me the longest and can provide the most accurate details of my personality. For example, my favorite teacher or my colleague at my part-time job. B, from the person that can thoroughly affirm my professional relevance to my field. For people researching theater, a known theater director. For people in music, the head of music department of Latvian National Theatre. C, from a Japanese national that can affirm my work being related to Japanese culture. Okay, so let's vote. A, B, or C. So I'll let you think. Es ļaušu jums padomāt kāds 15 sekundes. Un tad, jā, kāds 20 sekundes. Maybe 20 seconds. And then just let's vote. Tad es pateikšu A. Pacelsiet rokas. All the people for A will raise their hands. And then for B, raise their hands. And then for C. Okay? Okay, think a little bit. Okay, let's go. A people. How many people think A? Raise your hands, please. Paceliet rokas. A cilvēki. Okay. Labi. Okay. B people. B cilvēki. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8 people. Okay. C people. C. C. Okay, great. Yes, that's correct. Maybe a bit too easy question. Varbūt bija pārāk viegli. Too many hints. Pārāk daudz hints es jums iedevu. Yeah. So that is correct. B is correct. From the person that can thoroughly affirm my professional relevance to my field. Tātad cilvēks, kas var apstiprināt manu saikni ar manējo jomu. Jo tas, ko viņi meklē, that is what they are looking for, the connection to your field, whether you can be trusted. So, yes, I recommend, really, if you can, so Latvia is tiny. That is the big advantage of Latvia. Have your recommendation letter written by somebody who is known in society. Ja jums ir iespēja, Latvija ir maza. Un izmantojiet to, ka Latvija ir maza. Ļaujiet kādam, palūdziet kādu, kurš ir sabiedrībā zināms, vai arī kurš strādā kādā sabiedriski svarīgā struktūrā. Kāds no šiem diviem elementiem varētu būt svarīgs, kad ir jūsu rekomendācijas vēstule jālas kādam. So when people are reading your recommendation letter, they want to see so they have a famous person written a recommendation letter. So in my case, I got a recommendation from a known theater director. They have public reputation, and we can look for their works easily online. And for Japanese people, it gives more confidence that the recommendation is professionally valuable. And the other one that I had was from the music department of Latvian National Theatre. So it's a part of a reputable public institution subsidized by the Latvian government. So this gives more trust that I or any other scholarship candidate can be trusted with Japanese governmental funds. Tātad šeit viens ir zināms cilvēks, profesionāli zināms, ar labiem kredenciāļiem, un otrs ir zināmā struktūrā strādā cilvēks. Ja? Tā Japāņi skatās un viņi saprot, mēs varam uzticēt mūsu nacionālo, kā lai pasaka, mūsu nacionālās finanses, ka tas nebūs riskanti. Ja? So Japanese people don't like risk, especially in these official structures. So it's best to give recommendation letters that are encouraging them. This is safe. This is long-term
efficiency. And of course, nu, protams, this is very important, I think self-explanatory, but both letters from professionals who are related to my expertise that I reflected in my research proposal. Tātad abi cilvēki ir saistīti ar manu pētījumu, ko es gribēju veikt Japānā. Tad mūzika un teātris. Okay, other necessary things that you might need. Portfolio. So question about portfolio. Tātad, what is portfolio, principā? So it's basically, it's a compilation of your works. What you have done, all the projects, all the artworks, all the programs that you have programmed, all the piece of music that you have written, all of the voluntary projects that you have attended abroad, any workshops that you have made or attended. That is what you can put in your portfolio. Now I have a question for you, maybe who wants to answer. What kind of portfolio is better? Shorter, that is easy to read, okay, this, okay, clear. Or longer with more details, pictures, video. Which kind of portfolio is better? Shorter or longer? Tātad, ja jūs domājat, ka īsāks portfolio, tad paceliet rokas. Ja jūs domājat, ka garāks portfolio labāk, tad paceliet tagad rokas. Yes. Okay, tātad pareizā atbilde ir yes. Longer with details such as pictures and video. Tātad, do not understand. I don't want to, how to say, I want to emphasize that this point is very important. This is what I kind of failed at, but I was lucky to receive the scholarship. Make your portfolio look very professional. All the works that you've done as a student, list them. All the things you've done in school council, it doesn't matter whether it's school or not. Nobody is checking if it's professional work or unprofessional work. There is no criteria. Nav kritērija, kur pateikt, ka jūsu darbs vidusskolēnu domē ir neprofesionāls. Arī vidusskolēnu domas darbs var būt jūsu portfolio. Everybody has a big portfolio. It's just not written yet. Visiem ir liels portfolio. Vienkārši nevis neviens, bet daudzi cilvēki nav uzrakstījuši viņu un izveidojuši. My portfolio looked unprofessional when I applied. It were a few YouTube links and description. National Theatre Show, rehearsal, music for National Theatre, and that's it. It was one page maybe. Now, I want to quickly show what's my current portfolio. Es gribu ātri parādīt, kā mans portfolio šobrīd izskatās. It is not to flex any muscles. Es negribu lielīties ar šo portfolio. Es vienkārši gribu parādīt, ka lietas, ko es darīju kā students, things that I did as a student, I listed as a professional portfolio. And I think it is very important to sustain any competitions. A good, well-written portfolio. So very quickly, just a moment. Okay. My hand is raised, sorry. How can I? Okay. So let's have a quick peek, very quick peek. Daži sekundes. A few seconds. Okay, so basically you need to list all the categories and artworks. Visas kategorijas un visi mākslas darbi vai visi pasākumi, kurus jūs esat organizējuši. Nosaukums, kategorija, kurā mēnesī, kur, ar ko. Etc. And these are student shows. Tātad šīs ir studenta izrādes. Tās ir studenta izrādes. Tās nav profesionāls izrādes.
Bet tāpat man ir fotogrāfijas, man ir nosaukums un man ir apraksts. All of these things are student shows. Student shows. Visu šo es darīju kā students. All of these I did as a student. So, but you can't, it's really difficult to tell what is student work and what is professional work. So remember this and make it as your advantage. Padariet to par savu, kā lai pasaka, stipro pusi, ka viss, ko jūs esat veikuši pagātnē, lai arī tas jums ir licies kā studiju process, ja jūs to pareizi noformējat, tas izskatās kā profesionāls darbs. Yes, and the more pictures and the more, how to say, text near the pictures, the better. Jo vairāk fotogrāfijas ar nelieliem aprakstiem, jo labāk. Jo interesantāk ir cilvēkam lasīt. Yeah, you have to make a magazine. Jums ir jāuztaisa mazs žurnāls. Yeah. Yes. So if you have interest in receiving my portfolio, jums ir interese iegūt man portfolio savā īpašumā, es jums varu nosūtīt. If you want to see my portfolio, I can send it to you after this lecture together with this video. So you can copy the layout and you can use it for your own advantage. It's in Japanese, I'm sorry, but still it could be good for layout. Okay, back to the presentation. Okay. All right, so yes, this is an important point. So clear medical report, do it well in advance. Tātad, jā, kā jau es teicu, medicīniskā izziņa jums ir vajadzīga. Šīs lietas jūs varat apskatīties Japāņu vēstniecības mājaslapā. So Japanese embassy has posted up the competition for MEXT literally 3 days ago. Pirms 3 dienām viņi izsludināja konkursu, tādēļ lūdzu apskatīties Japāņu vēstniecības mājaslapu, kur jaunumu sadaļā jūs redzēsiet pieteikumi uz studijām. Un tur būs arī veidlapa priekš medical report. So you need to fill in a specific medical report sheet. So look at the applications. Ir svarīgi apskatīties visas veidlapas. Jūs nevarat iesniegt kaut ko, kas ir tikai jūs izveidots vai jūsu daktari izveidots. Jūs iedosiet daktarim, daktaris aizpildīs, un tad jums ir jāiesniedz tas vēstniecībai. So next, grade transcripts from last study instance. If you have any unfinished business or anything that is dangling along, unfinished courses, finish them as soon as possible. Go fix all of these things so they could give you a clean grade transcript. But again, about grade transcript, don't worry if you have some worse grades. Overall, it's important to have good grades, but even if you have some lower grades, that's not a big problem. I did not have a perfect grade transcript, but still I was accepted. Yes, Beatrice, Miss Bertelsson, please. Man ir jautājums. Mums eksāmeni beigsies tikai pēc 6. jūnija. Mēs nevaram dabūt atestātus pirms tam. Tas nekas. Tev ir jāiesniedz provizoriskais šī brīža. Tev ir jāiesniedz 11. klases un citas lietas. Bet īstenībā šitais ir labs jautājums. Vajadzētu paskatīties vēl detalizētāk, bet man liekas, ka tas nenozīmē, ka tu nevari pieteikties. Jā. Kaut kā tā. Jā, es ceru, ka man sanāca kaut cik atbildēt uz šo jautājumu. Jā, tev ir jāapskat pieteikums obligāti. Jā. Labi. Un, protams, also you need diplomas of language proficiency. It is not
required, but if you have, that's great. Things like TOEFL, IELTS, JLPT. JLPT is the Japanese language proficiency test. If you have one of these, that's a great advantage. For me personally, I attended the International Baccalaureate class, IB, in the school. So it kind of checked out the English proficiency. If you have, great. If you don't, it's okay. Don't worry. If you can get it till June, do it. Ja jūs varat iegūt savā īpašumā kādu diplomu līdz jūnijam, es ļoti iesaku iegūt to. Ja nē, nepārdzīvojiet, jūs varat pastiprināt citas momentus savā pieteikumā. Does anyone have any questions about this part? Vai ir kādi citi jautājumi par šo daļu? Šī daļa ir visai svarīga, manuprāt. Okay, droši vēlāk. You can ask me later if you have any questions. All right. So this website here is where you can download all the forms for research student. So, but let me give you a link for the Japanese embassy. Es gribu iedot jums tieši linku uz Japānas vēstniecības konkursu. Skaidiet mirklīt. I should have prepared this link. I honestly just forgot. But re, kur ir links. Tātad es atsūtīšu jums čatā. Lūdzu, saglabājiet to. Ielieciet bookmarks. Jā. Te ir visas trīs. Research, bakalaura un profesionālās. Jā, paskatieties. Apskatieties visas veidlapas. Visas veidlapas. Veidlapas, tur ir angliski viss norādīts, jā. Yeah. So, please check these things out after the class, after the lecture. But overall, let's have a peek right now. Paņemsim, iemetīsim acis šobrīd. Can you see this here, this study in Japan? No? Okay, then I need to share in a different way. Paldies. Tā. Okay, so let's open the one that I just sent you. So we have these three categories: augstākā izglītība, profesionālā izglītība un pētniecība. Augstākā izglītība, tas ir bakalaura grāds, tas ir vidusskolniekiem. Profesionālā izglītība, tie, kas grib mācīties koledžā. Pētniecība ir tie, kas ir pabeiguši bakalaura grādu. Nu, paskatīsimies, piemēram, pētniecību. Re, kur atvarās viss angliski. Jums ir jāskatās šeit. Jānolādē visas veidlapas. You have to download all these documents here. Application guidelines, application form, placement preference, field of study and research plan, certificate of health. Tātad šīs ir tas medicīnas izziņa, kas jums ir jāizpilda ar dakteri. Recommendation letter sample. Other forms are accepted. Jums nav obligāti jāizmanto šis recommendation letter sample. Yeah. Bet iesaku palasīt guidelines. Please read the guidelines, whether you are eligible. Šeit ir noteikumi, vai jūs tiešām varat pieteikties. Tie, kas ir pabeiguši bakalaura mācības, jums ir jābūt konkrētiem mācību gadu daudzumiem. Tādēļ es iesaku to palasīt. Lai pieteiktos uz maģistriem, jums ir jābūt 16 gadus formālajai izglītībai. Valstīs, kas nav Japāna. Jā. Tātad lūdzu izskaitiet, vai jums ir šie gadi. Dažkārt ir tā, ka ir kaut kādas ātrākas programmas. Bakalaura grāds 2 gados, piemēram, ja? Un tur varētu būt problēmas, ja? Te sanāk, ka 12 gadi
plus tad sanāk, viņi laikam grib 4 gadus bakalaura. Jā, bet mums Latvijā ļoti bieži bakalaurs ir 3 gadus. Jā, tad ir jāpaskatās. Nu, šis ir labs jautājums. Es nevaru jums tādu 100% atbildēt. Es izstudēju 4 gadu bakalauru. Ja? Tādēļ man tas nostrādāja. Bet jūs varat droši uzrakstīt vēstniecībai jautājumu. Ja? Tad es esmu pabeidzis 3 gadu bakalaura programmu. Ja? Un es vēlos noskaidrot, vai es varu pieteikties uz research. Stipendiju. Ja? Šis ir svarīgs punkts. Lūdzu, izlasiet šos te noteikumus. Ja? Un citi momenti. Nu šķiet, ka tur nav tik liela tie klupšanas akmeņi. Izlasiet kārtīgi, ja jums ir jābūt dzimušiem pēc 91. gada, lai dabūtu research stipendiju. Ja? Tie, kas ir vecāki par 91. gada dzimšanas gadu, iesaku paskatīties tādas lietas kā Season Foundation vai Teacher Training. Varbūt tur ir Teacher Training ir cits, varbūt age limit. Bet arī tur, man liekas, ir līdz 35 gadu vecumam. Tādēļ, jā, es iesaku piesakieties artist residencies vai meklējiet vienkārši, ja, kā lai pasaka, Japan program. Tas ir burtiski tas, kā es atradu šo stipendiju. Es visu laiku googlēju Japan program, un tad man arī parādījās tās lietas, ja. Vēlreiz iesaku, tiešām, ja kaut kas jums šeit nesakrīt, nemetiet to plinti krūmos. Uzreiz pārslēdzieties uz citu kanālu un meklējiet vienkārši. Meklējiet, rakstat Japan programmu un turpināt meklēt. Tāpēc, ka te ir tāds svarīgs moments. This is important because if you are not eligible for this scholarship right now, do not despair because Japan will decline in population and Japan will be very desperately in need of many people very soon to come, and new programs will arrive, I'm pretty sure, and new criteria. So keep looking. Just Google Japan program if some of these things are not eligible for you. Tātad, ja kaut kas nesakrīt, turpināt meklēt. Man bija paradums. I had the habit of doing that every day. Every day. Tajos 2 gados, ko es jums pieminēju, kad es meklēju lietas, es 2 gadus katru dienu googlēju lietas. Un tas vainagojās ar panākumiem. Jā. But again, tātad Japānā nesen ziņās, so recently in Japan, on the news, they announced to us that the Japanese population has aged 10 years faster than it was estimated to do that. So I guarantee you that the Japanese will give more and more scholarships to foreign skilled students and workers. So please keep looking towards Japan because Japanese want you. They want you to come to Japan. Okay, other things. Next trivia. Tātad, which title is the most appealing to Japanese education officials? Kad jūs rakstīsiet savu, when you are going to write your research explanation, which of these research titles is the best in your opinion? A. Preserving the Ainu language by the use of the successes and failures of the Livonian language precedent. B. Preserving dying languages of the world, in Japan, Ainu. C. Ways of preserving the Ainu language, the dying Aboriginal language of Japan. Okay, let's go. A, people, raise your hands. Okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, B, people, raise your hands. Okay, C, people, raise your hands. 1, 2, 3. Okay, good, thank you. So the correct answer is A, because if when you are addressing Japanese societal problems,
it is best to do it with the precedent of one's own culture or expertise, because involvement of previous cases of research are more likely to become practical action with real changes. And B, the reader feels more empathized with you when when their cultural problems are discussed through a relevant precedent in your culture. No feelings of being judged. So people don't really like when somebody is looking at their problems from a side. I can fix their problems. It's kind of a sensitive issue. So if you want to fix a Japanese problem, I recommend thinking of, in Latvia, we have this kind of problem, and it is kind of similar to this problem in Japan. So the things that I learned in this problem, we can use to help with this problem in Japan. So if you use this mindset, the reader will be pleased. They will feel much better about your application. Nobody likes, like, oh, you have problem, I will fix your problem. Nobody likes that. Nevienam nepatīk, ka kāds ar pirkstu norāda, ka tavā valstī ir problēma un mēs tagad atrisināsim to. Tas tā psiholoģiski vienkārši nestrādā. Tādēļ iesaku, atrodiet lietas, kas mums Latvijā ir, varbūt kaut kā saistīts ar šo problēmu, un tad piemērojiet šo te precedentu vai metodi, kā tas nostrādāja vai nenostrādāja Latvijā, un kā tas tagad varētu strādāt citā prizmā Japānā. To ir daudz patīkamāk lasīt cilvēkiem. Man liekas, šis ir ļoti svarīgi. This is very important, I think. Many people come with, oh, I want to study anime, or I want to study manga, or I want to fix Japanese aging issue, or I want to fix Japanese discrimination at work. It's not so simple. You have to come with a proposition. I want to help you fix these things because we have some experience that could be interesting and helpful for your problem. Yes. Okay, next. So, how I studied Japanese while I was in Latvia. Tātad, kā es mācījos Japāņu, šī tāda forša sumo statuja, Fukuoka, this sumo wrestler statue in Fukuoka. Yes, sumo. This is sumo wrestling god. Šis ir sumo dievs. Fukuoka. Es redzu, dievs ir formā. Jā, nav tik apaši. Jā, but so I went to Japanese language course by Yamagata University volunteers in Latvian University, and to say the least, it was chaotic. It was chaotic because they were students and they were free courses. And it was very difficult to learn, and I just stopped attending at some point. And I was also very, very underslept during national theater work. Es strādāju Nacionālajā teātrī kā komponists, un es biju ļoti neizgulējies. Jā. Man te ir viena kolēģi pievienojusies arī no teātra. Jā, liels prieks par to. Un jā, es biju ļoti neizgulējies, un tādēļ tā valoda vienkārši negāja iekšā galvā. You have to sleep 7 hours per night if you want to learn any language. So when I came to Japan, this is my tired dog. Šis ir mans nogurušais suns, lai parādītu, kā es jutos, kad es atbraucu uz Japānu. So when I arrived to Japan, kad es atbraucu uz Japānu, already as a research student, I thought, okay, now I'm going to learn Japanese. But the problem was that the schedule was very, 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 very busy. 4.5 hours per day, 5 days a week. So basically that was 30 hours, 4.5 times 5, tā 20. Yeah, 22,5, so 22.5 hours of work every week to learn Japanese, plus 2 hours of homework every day. So 32.5 hours of Japanese every week. I will tell you what happens when you study 32.5 hours per week of Japanese. Nothing good happens. You don't learn anything. You exit the program and you want to say something, but nothing comes out. Tātad, ja jūs esat pārstrādājušies ar japāņu valodu, tas neies krastā. Jūs neapgūsiet japāņu valodu. Ierodoties japāņu valodā, tagad es
piedalīšos kursos, ko man izsniegs stipendiju. So you can't really do that. It doesn't work that way. It's too much work. So I invested around 480 hours. Es investēju 480 stundas manā japāņu valodā, un rezultātā es nevarēju īsti parunāt. Es sapratu kā valodu, bet es nevarēju parunāt. Kāpēc? Tāpēc, ka es biju neizgulējies, pārāk daudz mājasdarbu un pārāk daudz japāņu valodas. So, ko es iesaku? What I recommend is study now, little by little. Mācieties tagad pa druskai. Jums nav jāmoka sevi. Jums vienkārši ir jāpastrādā pusotra stunda nedēļā nodarbībā, un tad jāpadara mājasdarbs kādu pusotru stundu. 3 hours per week versus 32.5 hours per week. Es vienkārši gribu uzsvērt to, ka 32,5 stundas nedēļā un aptuveni 3,5 stundas nedēļā nes ļoti līdzīgs rezultāts. Tas ir paradoks. Nemokiet sevi mācoties valodu, nevajag mocīt sevi. Un dariet jau to tagad, kamēr esat Latvijā. And let's see, traditional teaching methods. Jā, nu tas, ko es teicu, jā, nu, Japāņiem liekas, jo vairāk, jo labāk, jo vairāk, jo labāk. Tagad mēs uzkrausim jums ļoti daudz japāņu valodas nodarbības, jums būs ziepes ļoti liels tajā laikā. Tādēļ mācieties iepriekš, un tas arī jums palīdzēs ļoti tajā stipendijas konkursā. Ja jūs parādīsies, ka jūs mākat kaut drusciņu, nu, pareizi sasveicināties, ja? Pareizi paklanīties, ja? Pareizi ienākt telpā japāniski. Ja? Tam nav vajadzīgi mēnešiem ilgi mācības, ja? Bet nu, tam ir vajadzīgi zinām resursi. Ja? Jums vajag iemācīties to pirms intervijas. Jā, un jā, nu nebaidies kļūdīties. Don't fear of mistakes, there are none. This is a quote by Miles Davis. Yes. When you are making mistakes in Japan or when talking to Japanese people, don't worry. Ask the people, what is the correct version? Even in Japanese, let's say you are in mixed scholarship interview and you want to say something. So can anyone say how to say Ohio, how to say formally good morning? I kind of gave you a hint already. How to say formally good morning in Japanese? Formally good morning in Japanese. Yes, Elizabeth-san. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu, yes. That is the formal one. And what is the informal one? Ohayou. Yes, Ohayou. Okay, so let's imagine, iedomāsimies, esmu ienācis stipendijā, ja, stipendijas intervijā, un es gribu pasveicināt, ja, cilvēku. I want to say greet the person, but I accidentally say Ohayou. That is very impolite. Tas ir ļoti rupji Japānā, ja, pateikt tādā kontekstā neformāli labrīt. Bet tajā brīdī ir svarīgi apzināties tā. Es zinu, kā ir formāli, un tad pasakiet vienkārši, es atvainojos, man liekas, es jūs neformāli sasveicināju. Vai jūs varētu man pateikt priekšā, kā bija formāli sasveicināties japāniski? Tad viņi jums pateiks Ohayou gozaimasu, un tad jūs pateiksiet vēlreiz Ohayou gozaimasu. Ļoti labi. Tas principā norādīs uz to, ka jums nav lieliski japāņu valoda, bet jūs gribat iemācīties un jūs gribat respektēt viņu kultūru. Ja? Tādēļ nebaidieties būt iesācēji šajās te intervijās. Ja? Bet esat proaktīvi, pajautājiet tiem intervētājiem. Es gribu jūs pasveicināt pareizi, bet es aizmirsu, es nokļūdījos, vai jūs varat man pateikt priekšā? Viņi pateiks, un tad jūs pasakiet, ja, es atvainojos, es sajaucu, es jūs pasveicināju neformāli. Viņi būs priecīgi to dzirdēt, tāpēc, ka viņi redz, ka jūs gribat iemācīties. Ja? Tas ir tas, ko viņi meklē. That is what they are looking for people who want to learn, not perfect people. Okay, so that's why we have this trivia. Mums ir atkal trivia. Tātad izvēlēties, kas ir labākais veids, kā skatīties uz japāņu valodas jautājumu. Tātad jūs esat intervijā, ja? Be honest and tell the interviewer that you will be focused on the practical side of your research that will benefit Japan and not so much on the language, because there are other scholarships for language studies. B. Display your knowledge of language and assure that you have the credentials to prove your fluency. So I know Japanese language, I'm very good at that, I have diplomas. And C.
Learn small elements such as greetings and phrases of politeness and give specific plan of how much and when you plan to learn Japanese before and while in Japan. Okay, nu es jau tā kā jums, es domāju, jau daudz ko pastāstīju, so I think I already told quite a lot about this philosophy. So so try to select which is the best approach about Japanese language ability during the interview. So let's see. So A, be honest and tell, I don't really need Japanese because I will be a research student and I want to bring research that will benefit Japan. B, which is, oh, I'm very good at Japan, I have a diploma to prove that. I'm very good at Japanese, I have a diploma to prove that. Or C, I'm learning little by little, I'm planning to do this in this way, and this is the timeline of how I will do it. Okay, A people. Okay, B people. Okay, one. Okay, good. C people. C people. Yes, the correct answer is C. Yes, as you probably might have suspected. Tātad, nu kāpēc C? Why C? Because they like modesty. People like modesty. Cilvēkiem patīk, ka cilvēki ir atklāti un kad viņi ir ar vēlmi iemācīties un ka viņi var atzīt savas nepilnības un ka viņi var, cilvēki ļoti novērtē atklātību un konkrētu plānu. Jā. Cilvēkiem nepatīk bija. Es esmu ļoti labs Japāņu valodā un man ir diplomi, ja? Vienam nepatīk cilvēki, kas ir ļoti, kā lai pasaka, esmu ar lieliskiem kredenciāļiem, tādēļ neuztraucieties, man ar Japāņu valodas zināšanām un kultūru nebūs problēma. Realitāte ir tāda, ka arī cilvēki, kas ir ar lieliskiem diplomiem, nav tā, ka viņi lieliski prot, kā lai pasaka, nav tā, ka viņi perfekti prot Japāņu valodu. Kamēr mēs nedzīvosim dotajā valstī un nepratīsim, neiedzīvojasimies vietējā kultūrā, mēs nevaram zināt, vai mēs tiešām runājam perfekti tajā valodā vai nē. Arī ar ļoti labiem rādītājiem diplomā var sanākt tā, ka jūs atbraucat un saprotat, es tomēr iemācījos vēl dabiskāk runāt, jo tagad es zinu, kāda ir tā kultūra, kāda ir tā vide. Ja? Tādēļ C ir pareizi. So the C is the correct one for these reasons. People like modesty and people like specific plans. Okay, so let's see. I'll skip a little bit. Okay, this is also important. So maybe there are some people who are assuming, I'm not going to need any Japanese. It's okay. I'm going to go to a university that has a program in English. In reality, sometimes it says in English, but actually the program is in Japanese. Dažkārt programma rakstīts, ka viņi ir angliski, bet beigās viņi ir japāniski. So be careful of that. Learn some Japanese beforehand. That is very important. Zinu vienu konkrētu gadījumu, kad iestājās Tokijas universitātē, mācījās aerospace engineering lieliski uz bakalaura mācībām. Tā ir prestižākā universitāte Japānā. Bet programma bija japāniski un vienkārši šis individs nevarēja pavilkt to visu un otrajā gadā atgriezās atpakaļ. Nepabeidzis tā arī tās mācības. Ja? Tādēļ mācieties japāņu valodu pa drusciņai. Tas ir nekas, ka jums nav jābūt perfektai tā japāņu valodai. Vienkārši, kad jūs ieradīsieties Japānā, tad aiziet. Es turpinu šo ceļu, ko es iesāku Latvijā, bet tagad es būšu ar atvērtu prātu vēl iemācīties. Ja? Daudz cilvēku atbrauc uz Japānu, viņi visi, man vairs nevajag, es esmu iegūbis, es tikai mācīšos visu, kas ir pieejams angliski. Okay, and let's see. Šeit es arī skip. Okay, tātad, so very quickly about the Japanese Language and Culture Center REI. So this is a school that I founded in 2022. And I thought it's a great way. I made it with thoughts that it's important to teach Japanese in a financially efficient way, in a fast way, and in ways that are very optimal, that we don't learn these 32 hours per week and we're so tired and we don't learn anything. It's an efficient
way of learning Japanese online, actually. So all of our school teachers are Japanese, and we have flexible systems of learning, smaller amounts of hours, but bigger results, such as material that is personalized for you, smaller groups in which you can participate, and monthly culture events during which you can immerse yourself in Japanese culture. Yes, maybe you can learn some perspectives of Japan from a foreigner's shoe. And number two is this is an Instagram account I recently found, and it teaches practical Japanese expressions and grammar, and the as you see the picture, this samurai, this teaches you lots of different language topics. And number three is it's a news website in English. And yes, you can, of course, subscribe Japan Times, but you have to pay some subscription fees. This is the free one. And yes, it covers almost the same topics that Japan Times does, so it's an alternative choice to read Japanese news articles. Yes, and Great. そんなもんです。 Yes, these are very good resources, and Toyama Sensei and other art teachers in the school, they actively look for these resources to help you out, to give you other things, not only spend time with you on class, but the school is focused on communicating with you through a WhatsApp account that we have, and in case you have any questions or you want to find out, or you have any questions about your next scholarship application, you can always text the teachers in our school. That is one of our policies. Basically, for the price that you pay per month, you can also access and ask these questions to teachers in case you need to find out anything within a week between the lessons. Yes. Okay. So, and finally, we have an offer till 30th of April. So we are offering to all of the attendees of this lecture, to all the people who have applied for this lecture, visiem, kas ir pieteikušies šajā lekcijā, mēs piedāvājam pirmo bezmaksas konsultāciju, lai saprastu, kāds ir jūsu valodas apgūšanas mērķis, ko jūs gribat ilgtermiņā, vai tā ir Meksas stipendija, vai tas ir darbs Japānā, vai tas ir, kā lai pasaka, biznes vai mākslas projekts saistībā ar Japānu. Un kā arī sarunāt jūsu pirmo nodarbību, kad tas varētu notikt, kādā formātā un laiks, kā jūs vēlētos mācīties, un tad mēs uzreiz samodelējam jums nodarbību. Un mēs arī pievienosim šai konsultācijai bezmaksas resursus mācību. Jā. Un, ja jums interesē šis piedāvājums, lūdzu atsūtiet man ziņu līdz 30. aprīļa pusnaktī. Yeah. If you are interested in this, please send me a message by the 30th of April 12. Okay. Yeah. Tātad, this is a special offer only for the participants of this lecture. Okay. So we're done with the lecture. Please send me a message if you're interested in doing this consultation and coming to a first class of JLCC Ray. Thank you for writing down that you're interested in studying in the application form. Please message us. We'll be more than happy to arrange something for you. Okay, let's go with questions. Does anybody have any specific questions? Let's go. Droši padomājiet, you can take some time to think also. There might be something that you wanted to ask, but you need to collect your thoughts. Yes. Yes, Ako-san. What's specific fields of study would Japanese prefer? That's a great question. Let's look at this page that I have opened for this lecture, actually.
So now, can you see my Google Chrome? Just a moment. Can you see the Google Chrome here? It's visible. Okay, great. So let's look at the Japanese embassy. Japanese embassy page here, and we have this page here says mācības Japānā, apmaiņas programmas. Labi, un tagad mēs varam paskatīties stipendiju un apmaiņas programmu rezultāti. Here we have all the numbers of people who have received the MEXT scholarship, as well as all the themes that have been researched. Te ir visas jomas, ar kurām cilvēki ir ieguvuši stipendijas. Ja? Tātad 25. gadā, kas ir pagājušajā gadā pieteicās cilvēki, antropoloģija, anthropology, 2024, medical care, 2022, medical engineering. And also, pay attention, there is nothing in 2023. Why do you think so? Why do you have any ideas why there aren't anyone in 2023? Okay, so I will tell you guys. So probably probably all the applicants didn't have a good topic, and they decided to select some people for undergraduate studies. Tātad visticamāk, ka nebija 23. gadā tik labas pētniecības tēmas, un viņi izdomāja tomēr aizsūtīt bakalaura grāda studentus tā vietā. Jā. Tiešām, nav tā, ka tur ir milzi konkursi un es nevarēšu izturēt. Bieži vien ir tā, ka nav vienkārši tā konkursi, jo nav labi pieteikumi. Tādēļ uzrakstiet labu pieteikumu, un jums ir tiešām liela iespēja iegūt. Vienkārši, un arī my big advice for you is do not demoralize yourself. Nedemoralizējiet sevi, ka, es jau nebūšu tur viens no tiem dažiem cilvēkiem. Yeah. So, Ako-san, I think it depends. What subjects are good? Well, the Japanese society is aging, so maybe something related to aging, maybe something related to depopulation of areas. Many people are moving to the cities, so maybe they want to repopulate places that were once thriving. For example, rural places. How to repopulate rural places? That is a big Japanese problem. Other Japanese problems. Toyama Sensei, do you have any comments about this as a Japanese national? Social problems. We have lots of social problems. However, at the moment, the government is investing a lot on semiconductor business. They are trying to increase the production of semiconductors. So those kind of highly skilled people are needed in Japan. And also, the corporate culture is often considered as a problematic in Japan. It does not focuses on efficiency. So maybe if you study cultural side of Japan, then that can be interesting for many people. Mm-hmm. Right, and also I think the question is, how can my field benefit Japan? So for every person, I would say in different ways. So Ako-san, because I know that you are, how do we say it in English? Taiku-san, how do we say it in English? Carpenter? Yes, because you're a carpenter, you can find out a way how to relate carpentry to the Japanese problems. As I said, for example, repopulating rural areas. I think carpentry is a very effective, powerful tool to do that. Yes, I have done that.
Yeah, for instance, if I can ask a bit more specifically to myself, I also have some experience in restoration of old objects, specifically in carpentry. Will that be something that's useful, for instance, in a recommendation letter? Yeah, absolutely. Absolutely. To me, it sounds very unique and something that many people haven't applied with. Yes, so I think reflecting it through your recommendation letter and writing about it in your application is a very good idea. Yeah. Thank you. Okay, any other questions? Droši jautājiet visu, kas ir uz sirds. Mēs aizkavējāmies, bet droši mēs ļoti nesteidzamies. Ja jums ir kādi svarīgi jautājumi, droši uzdodiet. Par jebko, par stipendiju, par programmām, par japāņu valodu. Liela iespēja uztaujāt pilnīgi jebko, kas jums ir uz sirds, droši. Kā izvēlēties skolu? Principā Googles, bet tas tāds šāviens vienkārši tumsā reāli, jo man nav ne jausmas, kā izvēlēties, jo, protams, pēc angļu valodas, kuras skolas piedāvā angļu valodas studijas, bet jā, man vienkārši mani interesē aktiermāksla un kino, un es gribētu kaut ko tajā jomā, varbūt ir kaut kādi ieteikumi. Ozola kungs, jums ir jādod studēt pie manis universitātē, kur es strādāju. Es pasniedzu aktieru meistarību un teātra režiju. Bet, tas atkal tā baigi jocīgi sanāk, ka jūs braucat uz Japānu studēt pie latviešu. bet nē, es nejokoju. Ja jums ir interese, piesakieties, es jūs pieņemšu kā studenti. Kas tā ir par universitāti? Tā ir Kyushu universitāte. Tā ir akadēmiskā reitinga 5. labākā universitāte Japānā. Kyushu universitāte. So, Mr. Ozols is asking how to select a university. He's interested in acting. I'm saying he should come to my lab. I'll teach him acting because I'm an actual faculty in his field. Ozola kungs, reāli ir tā, ka nav ļoti daudz universitātes. Ir dažas, ir labas. Varat vēl mēģināt skatīties Osakas universitāti. Nebija Osakas universitāte, bet bija saucās Kinki universitāte. Kinki. Tur varat paskatīties. Papētiet. Var palūgt to universitāšu nosaukumus uzrakstīt. Jā. Es paņemšu tagad uzrakstīšu čatā, bet mēs varam pēc tam sarakstīties. Es detalizēti uzrakstīšu visu. Kinki University. Tur bija diezgan labs tas acting. Es nezinu, cik labs, bet ir department. Kur es strādāju, Kyushu University, droši, tas nav joks. Es tiešām, no pagājušā gada šeit strādāju, un tagad man būs savu laboratoriju no šī gada. Es varbūt neesmu tik ar milzu pieredzi, bet esmu ar lielu vēlmi taisīt izrādes un ražot režisors un aktieris. Ja. Ozolkungs, jums ir aktieru izglītība? Jā, es pabeidzu pirms 3 gadiem, laikam, jā. Kā jūs pabeidzāt? Es jaunā Rīgas teātra kursu pabeidzu. Ļoti labi. Es ļoti gaidu jūsu pieteikumu. Būtu labi, jūs atbraukt pie manis studēt. Jā, jā, es labprāt, jo es izlēmu nestrādāt Latvijā un aizbraucu projām. Tas nekas, tas garais ceļš parasti ir tas labākais ceļš. Jā, tādēļ droši. Jūsu aktieru māksla nekur nav pazudus, es jums varu garantēt. Jā. Es pats apgāju ar tādu lielu luņķi un ļoti labi atgriezos gan režijā, gan aktieru meistarībā. Tā kā viss ir labi. Jā. Forši, jā. Es uzrakstīšu detalizēt pēc tam jūs Ozolkungs. Jā, droši pēc tam paņemam, kā lai pasaka, sarunājam kādu vēl mītiņu vai sarakstāmies vēl. Jā, bet īsumā par jautājumu, ko es man uzdevāt, kā izvēlēties universitāti, izmantojiet intuīciju. Ja? Jums ir vienkārši jāgooglē, jāmeklē.
jāgooglē, jāmeklē. Es iesaku tādas atslēgas vārdus kā programmas angliski. Ja? Art programs in English. Acting programs in English. Kāpēc? Tāpēc, ka varbūt jums nemācīs angliski, bet varbūt tur tie pedagogi būs ar atvērtāku prātu un viņi gaidīs jūs pieteikumu. Ja? Nav tā, ka visi gaidīs jūs ar atplastām rokām. Tie kas pasniedz aktieru meistarību un režiju japāniski, viņi var pateikt, nē, mēs meklējam tikai Japāņu studentus. Tāpēc, ka mums nav resursu, lai mācītu. Tad es iesaku, jā, meklēt starptautiskas programmas Japāņu universitātēs. Arī tad, ja jūs dabūnat Meks stipendiju. Jā. Bet nu arī vieta, kur jūs gribat, ja? Vai jūs gribat tropos studēt, vai jūs gribat ziemā studēt, ja? Vai jūs gribat Okinavā būt, vai jūs gribat Fukuokā būt, vai jūs gribat Hokaido būt, ja? Es izvēlējos savu universitāti pēc top 10, kas tur bija, pirmkārt mākslas programmas angliski, un otrkārt labākā vieta, kur dzīvot Japānā. Es iegooglēju. Es atradu Fukuokas prefektūru. Nu, nav kļūda. Jā. Ja jums interesē sērfot, tad jums jādodās uz Miyazaki prefektūru. Tas nav tik tālu no šejienes būtu kāds, tāds 3 stundu brauciens ar mašīnu. Nu, var. Jā, bet sērfot arī var šeit. Jā. Bet Miyazaki prefektūra ir okeāns. Labi, citi jautājumi. Any other questions, please? Bertulsonas Jaunkundze. Kas ir labākais veids, kā dabūt tās ieteikuma vēstules, kā cilvēkam, kurš tikko, vidusskolu pabeidzis? Es nezinu daudz manā jomā. Jā, kas ir tava joma, kas tev interesē? Man interesē psiholoģija. Labi, un kas notika vidusskolā ar psiholoģiju? Jums bija nodarbības psiholoģijas? Nē. Jā, labi, un varbūt ir kāds priekšmets, kur tu, kā lai pasaka, kaut ko saistītu ar psiholoģiju pētīji vai par kaut ko rakstīji? Noteikti kāds projekts vai DPD vai kaut kas tam līdzīgs. Tikai tuvākais ir bioloģija, bet tur mēs neko nepētam. Mums tā, jā. Nu labi, kādas tev attiecības ir tavu bioloģijas skolotāju? Ir ok. Labs, man liekas. Jā, labas. Nu, tu vari aprunāties ar bioloģijas skolotāju, jūs varat aprunāties par potenciālu vēstules saturu, ja? Kāpēc viņi uzskata, ka tu varētu būt laba psiholoģijas studenti, ja? Kas ir tā kā tavas kvalitātes, ja? Un kas tā kā ir tas tavi tādi stūrakmeņi, kas padarītu tev par labu psiholoģijas studenti. Man liekas, ka bioloģijas skolotāji tas varētu būt viens, ja. Tad vēl, varbūt, jautājums, jā, kuri skolotāji tev ļoti labi pazīst un zina tavas stiprās puses, ja. Kuri skolotāji var izcelt tavas stiprās puses? Es saprotu, vidusskolā ir pagrūti, ja, saprast to, tāpēc, ka nav vēl tik liels kontakts ar kaut kādiem tur profesionāļiem. Bet, teiksim, tu darīji savu ZPD. Kas tev bija par tēmu ZPD, ja nav noslēpums? Man bija par toleranci kā vērtība 21. gadsimtā. Labi, un šajā pētījuma ietvaros, vai tev bija kontakts ar kādu ārpus skolas, ar kādiem profesionāļiem varbūt? Nē, bet varbūt var pajautāt savām terapeitam, lai man uzraksta tur vēstuli. Jā, tas ir labs variants noteikti. Vēl ir, zini, kas labs variants, Beatrice. Es zinu, tāpēc, ka tu esi mūsu skolniece, ja, skolā, bet pie mums JLCC, bet, tu piestrādāji vasaras darbu vienā kompānijā, cik mēs atceramies, vai ne? Tu vari doties pie viņiem, pajautāt, tie ir kredenciāļi, ja, tāpēc, ka tev bija darbs ar cilvēkiem, ja, un tu vari paprasīt viņiem, ja, tātad, kāda tu biji darbā ar cilvēkiem un kāpēc viņi uzskata, ka tev ir lielas psihologa dotības. Labi, paldies. Tālūk. Ok, redzat, tātad te ir apliecinājums, ka, lai arī, teiksim, Beatrice gadījumā viņi ir vidusskolnieci un ir grūti saprast, kam lai es prasu, bet ja tā kārtīgi padomā, ja, tad ir kam prasīt, ja. Kur arī vidusskolnieki strādā vasaras darbus, ja, kompānijās, ja. Jums ir profesionāli kontakti arī vidusskolā. Ja.
Pārējie jautājumi varbūt kādi labi jautājumi, droši, jebkādi jautājumi. Jā. Tā jau var iztikt, kā var būt, ja nav rekomendācijas vēstules? Rekomendācijas vēstule ir vajadzīga. Jā, ko vajadzēs izdomāt? Vajadzēs. Būs jau labi izdomāts, jā. Noteikti Akosan var izdomāt, jā. Tā, redzu čatā, vai ir kāds ieteikums saistībā ar kino video? Jo tūlīt Jordānas Jaunkundze, mēs Jordānas Jaunkundze, atvainojos, ja es nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Mēs atbildēsim uz jūsu jautājumu. Mēs vēl drusciņi pakomentēšu Ako jautājumu. Ako jāpadomā ir. Jāpadomā klienti, ar kādiem klientiem tu esi strādājis, ja? Es cik valstīs un gadiem atpakaļ, es visi skolotāji. Kā lūdzu? Visi skolotāji gadiem atpakaļ jau bija un visas darbība bija pa visādām valstīm, kur zin, kur. Tas nekas. Rekur, Ako, tev ir lieliski iespēja to, ka tev ir ārzemju kontakti, ja? Aizraksti viņiem vai uzzvani viņiem, ja? Un sarunā, ja mēs dabūjam starptautisku rekomendāciju, tas atkal ir cits stiprais punkts, ja? Tu esi starptautiski pierādīts profesionāls, ja? Tas man tā kā būtu interesanti, kā lasītājiem, ja? Un es noteikti nekautrētos aizrakstīt, uzzvanīt šiem cilvēkiem. Jā, noteikti kaut ko labi izdomās. Jā, ja tev ir kādi jautājumi konkrēti, droši dod ziņu, mēs kaut ko sadomāsim. Jā. Labi, tātad Jordānas Jaunkundze prasa, vai ir kāds ieteikums saistībā ar kino video jomu? Atkal pašreklāma, Kyushu universitāte, tā nav mana laboratorija, bet mums ir ļoti attīstīta kino un video jomas šeit. Šis ir dizaina campus, bet te ir visādas, kā lai pasaka, visādi samaisījumi notiek mēdīju. Bet jā, daudz filmu režija, daudz montāžu, daudz audiovizuālu eksperimentu. Ļoti augstā līmenī, manuprāt. Es pats izstudēju šajā universitātē 6 gadus, un tad 7. gadā sāku strādāt šeit, kā pasniedzējs pilnu laiku. Man ļoti noveicās. Tā ir viena universitāte. Protams, ja jūs gribat kā lai pasaka, tādu augstāko līmeni, tad es iesaku Tokyo University of Arts. Tokyo Geijutsu Daigaku. Man tur ir viens paziņa, kolēģis. Līmenis ir ļoti augsts. Iesaku ļoti uzmanīties no augsta līmeņa universitātēm. Tāpēc, ka var sanākt, ka jūs nevarat, tas nav konkrēti jums ziņa, Jordānas Jaunkundze, bet visiem jums, ja. Var sanākt tā, ka ir grūti pavilkt to līmeni, ja. Tādēļ es iesaku tēmēt uz kaut ko akadēmiski augstu, bet ne pārāk augstu, lai nav pēc tam jāplaužos. Es iesaku, pirmajā 10. akadēmiskajā rādītajā, bet varbūt ne pašā numur 1. Ja jūs gribat pārbaudīt sevi, ja, vai jūs varat to, tad aiziet. Es tagad, atskatoties uz 7 gadu pagātni, es joprojām iet uz Kyushu universitāti, ne uz Tokijas universitāti, ne uz, kas tagad ir Tohoku universitāti, numur 1, jā. Skatieties, tos topus, jā, un skatieties, vienkārši googlējiet tādā veidā, jā. Kas vēl mums ir kino un video joma? Tokyo University of Arts. Toyama Sensei, is there any cinema or video field universities that we could recommend? Es noteikti domāju, ka Kyushu universitāte arī, esmu diezgan liels patriots šīs universitātes, te viss notiek. Jā. Well, I think Waseda is also famous for acting. Waseda is a good university. Waseda's universitāte, privātā universitāte. Yes, it's a private school, a prestigious private school. Tā ir privātā universitāte. Man liekas, ka jūs varat arī privātu universitāti izvēlēties. I think it's also under mixed scholarship program. Most probably, yeah. Waseda ir forši, tāpēc, ka tā ir
Ir divi veidi, ir nacionālas universitātes un ir privātās universitātes. Waseda ir viena no labākajām privātajām universitātēm Japānā. Privātās universitātes ir labas ar to, ka tur ir ļoti, ļoti augsti attīstītas ārpus akadēmiskās aktivitātes. Pasākumi, kā lai pasaka, pulciņi un tā tālāk. Un varbūt ļoti jaudīgs equipment un tā tālāk. Jā. Mr. Zvagūzis, Reinissan. Hai! Sveiki. Vai varbūt zināmi kādi ieteikumi maģistrantūras studijām tieši saistīti ar IT nozari? Jā, IT, arī Kyushu universitāte ļoti augstā līmenī IT. Es uzreiz vienkārši saku to, ko es zinu. Kyushu universitāte ir milzīga, un te ir priekš computer science, te gan manā kampusā var studēt, kas ir mazāks kampusi, bet pilsētā, gan arī milzīgā kampusā, bet kas ir drusciņi laukos, bet viņš ir milzīgs, tāds futuristisks kampus, tur var studēt labi computer science. Jā, kas ir pluss Kyushu universitātei, tas, ka tas ir Fukuokā, tas nebūs tik dārgi kā Tokijā. Lai arī tu saņemsi stipendiju, piemēram, ja tu iegūsi stipendiju, ja, tomēr ir jādomā arī par finansēm, jo tas stipendija ir forši, bet varētu arī tā kā, bišķiņ, kā lai pasaka, sajūt, ka vēl drusciņ vajag naudu, un tad tā kā ir vērts bišķiņ piestrādāt, teiksim, part-time darbu un tā tālāk. Tādēļ Fukuoka ir ļoti viegla vieta, kur dzīvot, jā, tā ziņā. Tokija ir milzīga aglomerēta, ļoti dārga, un tur ir grūti, un viss, ko tu mēģinās īrēt, visi dzīvokļi, viņi būs mazi skapji. Tas nebūs dzīvoklis, tas būs skapis, ko sauc par dzīvokli. Bet Fukuokā par to pašu cenu tad būs dzīvokli. Jā. Tādēļ, jā, es iesaku Kyushu universitāti, bet arī es tā pavisam godīgi pateikšu, es nezinu par IT jomu tik ļoti. Tādēļ tas tev ir jāgooglē un tev ir jānoskaidro. Mekst stipendija ir jocīga ar to, ka jums nav jāizvēlās universitāti. Jums ir vienkārši jāuzraksta labs pieteikums, un tad kādam tajā, kā lai pasaka, vēstniecībā ir jāpieņem lēmums, ka tad mēs piešķirsim Zvagožu kungam šogad stipendiju. Un tad tu vari visā Japānā izvēlēties universitāti. Tev būs vienkārši jāsazinās ar to universitāti, kur tu gribi doties, un no supervisora jādabūna, jā, es gribu, lai Zvagožu kungs pie mums mācās. Bet tas arī ir atbildīgs moments. Tur nevar tā vilkt līdz pēdējiem brīdim un, gan jau man tur paņems, kur vajag. Tur ir jāuzraksta, jāveido kontaktu uzreiz, kā saņem apstiprinājumu Meksta stipendijai. Jā. Un kaut kā tā man īsā atbildi. Jā. Es ceru, ka tas der. Jā. Droši var arī papētīt kaut kāds variants un uzdot jautājumus. Kā tev šis variants, Mārtiņa sensei? Jā, tas var atbildēšu. Zvagožu kungs, kad tu vēlreiz būs Japānā? Būšu 1. maijā. Super. 1. mājas, tātad tas ir, un kad tu esi Fukuokā? Māja beigās kaut kādi 25. 26. Ļoti labi, es domāju, ka tad mēs noteikti satiksimies ar tevi, jā. Noteikti, es tev izrādīšu, tad varbūt arī tad parunāsim par computer science šajā universitātē, jā. Jā. Labi. Paldies. Skatos tātad, kur ir iesūtīts jautājums. Paldies par noderīgo informāciju, paldies par dalību. Pintānas Jaunkundze, ļoti liels prieks jūs redzēt, tevi redzēt, esmu ļoti priecīgs, jā. Interesēja mākslas rezidents. Varbūt ir ieteikumi kādam labām mākslas rezidencēm. Contemporary drawing, illustration, contemporary art. Jā, labi, labs jautājums. Mākslas rezidents. Populārs ir Seizon Foundation. Tas ir viens. Un tālāk es tik labi nezināšu uzreiz, iesaku googlēt. Es parunāšos ar saviem kolēģiem, kas zinošāki. Es tagad pierakstīšu to sev, lai es neaizmirstu. Tūlītās. Jā, kā meklēt tās rezidences? Varbūt tas ir tas jautājums, uz ko es varētu atbildēt. Iesaku pirmkārt pagooglēt Artist Residencies in Japan, un tad varbūt arī
ierakstīt šīs konkrētās jomas, kas interesē, contemporary drawing, illustration, contemporary art un tā tālāk. Un tad parunāties arī ar mākslīgo intelektu, ko tas varētu ieteikt. Un tad vienkārši, jāizraksta cilvēkiem, kas strādā tur. Kā aizrakstīt viņam, ja viņam ir angliski iespējams aizrakstīt. Es domāju, ka var mierīgi angliski rakstīt. Ja tā ir rezidents, kur nerunā tik labi angliski, izskatās, ka viņi nav tik angliski protoši, tad vajadzētu varbūt izmantot ChatGPT un uzrakstīt pieklājīgu vēstuli viņam caur ChatGPT. Es domāju, ka jā, vienkārši viss, ko es varu ieteikt, ir meklēt un aizrakstīt cilvēkiem. Jā, es sen neesmu meklējis rezidences. Kad es meklēju Seizana Foundation, izskatījās forši. Es neizturēju konkursu, tāpēc, ka es vēl biju ļoti nepieredzējis, un es nezinu, vai es arī tagad izturētu to konkursu. Bet, jā, grūti pateikt, ko es varētu tādu ieteikt. Iesaku meklēt tādas rezidences, kas ir saistītas ar kaut kādu, teiksim, kaut kādu reģionu atdzīvināšanu, ja? Repopulation of regions, vai kaut kas ar disaster struck areas, ja? Kaut kur viņiem ir vajadzīga reģenerācija, ja? Kur mēs varam ar mākslu reģenerēt, ja? Kur ir bijis, teiksim, milzīgas lietavas, izpostīta pilsēta un cilvēki pārvācās un ar vien mazāk cilvēku. Bet nav tā, ka tām pilsētām nav perspektīvas, viņām ir perspektīvas, bet mēs ar mākslu varam šīs lietas labot. Un tas ir ļoti, ļoti attīstīta joma Japānā. Tātad repopulation of devastated areas with art un, kā lai pasaka, jā, socially impactful art. Es iesaku skatīties uz tādām rezidencēm. Jā, kaut kā tā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi droši? Jā, super, es redzu ziņu. Es ļoti iesaku aktuāli pēc gada. Tie arī, Evi, mums ir jāturās uz sakariem, varbūt mēs varam arī sarunāt kādu projektu, jo es arī esmu atvērts projektiem. Jā, man te būs jāpieskās visādām finansēm un tā tālāk, bet varam izdomāt noteikti tieši šajā lauciņā mums ir viens projekts, jā. Labi. Par to mēs varam aprunāties detalizēti. Ok, varbūt ir vēl kāds jautājums? Droši, ja kādam ir jāskrien agrāk, jūs varat doties, jā. Ja ir vēl jautājumi, droši varat uzdot vienu, divus jautājumus maks. Ok. Kā jau es teicu, ja, tātad ir piedāvājums spēkā, jūs varat pieteikties uz konsultāciju par jūsu pirmo Japāņu valodas nodarbību ar JLCC Ray līdz 30. aprīlim. Jums ir jāizraksta mana ziņu. Piedāvājumā ir konsultācija līdz pusstundai. Mēs vienkārši izrunāsim, kas ir šobrīd, ko jūs šobrīd protat, kā mēs no šī brīža varētu mācīties un kā mēs varētu sasniegt jūsu mērķus. Un mēs arī atsūtīsim jums mācību resursus, grāmatu, linkus un tā tālāk, jā, ja jums tas interesē. Ja jums tas interesē, lūdzu atrakstiet man personīgi uz Messenger vai uz e-pastu, kas ir šis jlcc@gmail.com. Tātad šis ir tas e-pasts. Es jums atsūtīšu gan šīs lekcijas ierakstu, gan, uzmest arī aci uz manu portfolio. Un jā, un ja jums ir kaut kas cits, kas jūs interesē, droši rakstiet. Jā, rakstiet. Un jā, mēs jūs gaidīsim uz nodarbībām, jo, stūrakmens, lai iegūtu šo stipendiju, ir tomēr vismaz nelielas Japāņu valodas zināšanas. Ja? Un ne tikai tās Japāņu valodas zināšanas, bet arī neverbālās valodas zināšanas. Kā pareizi reaģēt noteiktā situācijā. Ja? Kā ienākt telpā intervijā. Ja? Katrā kultūrā tas atšķirās. Ja? Latvijā mēs darām vienā veidā, Japānā mēs darām citā veidā. Ja? Un jums ir ļoti labs loks, lai paspētu kaut ko tādu apgūt līdz jūnijam. Ja? Tādēļ droši rakstiet, visu izdomāsim, gan par jūsu pieteikumu, gan par nodarbībām.
un vispārējo. Ja jūs jūtat, ka jūs nevarat kvalificēties Meksas stipendijai, arī tad droši rakstiet, sarunāsim konsultāciju, izdomāsim, kā mēs varam norganizēt jūsu nākotni Japānā. Ok, nu un tad ar to arī, ok, and so let's finish the lecture then. Any other comments maybe or questions? No? Ok. Arigatou gozaimashita. Toyama sensei, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Paldies. Uz tikšanos.